Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Vienīgais tas, ka brīžiem mums tas ceļš ir tās ir zobu sāpes. A kā pa ziemu vispār brauc? Ziemu, paldies Dievam, tīra ceļus. Vakardien zvanīju Aigaram, lai sarunātu šodienas interviju. Viņš pateica, ka nevar tikt līdz pilsētai, jo viņam ir saluzusi mašīna. Tad es pat nevarēju iedomāties, cik sarežģīti ir cilvēkam uz ratiņkrēsla nokļūt līdz pilsētai, īpaši, ja viņš dzīvo pagastā. Šodien to izjūtu uz savas ādas. Aigars Miklaus, manas intervijas galvenais varonis. Cilvēks, kurš 1997. gadā cieta autoavārijā un jau 2002. gadā kļuva par Latvijas ratiņbasketbola dibinātāju. Piedzimu slimnīcā. Protams, ne Līgatas pagastā, tas ir Līgatne. Tas bija mūždien tas pirmais, visur bija pirmais. Ja, kā kaut kas tā Miklās, tā bija Miklās, visur vainīgs ar savu branžu. Ja, un, bija tāds barovadonis. Tāpat tās spēlēm visāds tur kazaks razboņikus un tur kociņus un tad tur mežos bunkurus ar rakām un tad tur, visādas podas taisīja. Skolas laikā, tur tā bija kā bija. Tur mamma ļoti smagi strādāja saimniecībā. Viņa strādāja pa mehanizatori. Par ko jūs gribējāt kļūt, kad bijat maz? Es maziņš gribēju kļūt par elektriķi. Es nezinu, kādā sakarībā. Bet man pašu, man it kā jau interesē, man viss interesē, teiksim tā, no tehnikas. Es no kā nebaidos, un arī tagad pat no elektrības, un tanī laikā no elektriķi. Bet es nezinu, kāpēc gribēju kļūt par elektriķi, bet nekļuvu. Kļuvu par plašu profilu mehanizatoru. Tā noteikti, tāpēc, ka tur mātes un tā saimniecība blakus, bet tas bija Krieva laiks. Tenī laikā tur vojā, tev labs, māte, tur vecāki labi strādā, tev jāiet tenī pašās sliedēs, un tad bija tur jāimuiža vai kaut kurs vai tehnikums. Tie bija tie laiki, tagad tie laiki nav vairs, un tagad jau katrs izvēlās jaunietis pats savu to nav vairs tā. Bija iespēja tur tāpatās savu tehniku kaut kādu dabūt un sākt strādāt to visu. Un tad bija iespēja, tur viens vīrs atnāca, viņš bija represētais. Un tajā laikā viņam atļāva iebraukt Latvijā. Ja viņš bija, kamēr Latvija netika brīva, viņš netika iekšā Latvijā. Viņš dzīvoja Ukrainā, es laiku, un viņš Straupē. Un tad mēs aizgājām uz Straupi, viņam ir liela māja, tur zemes daudz liela bija, un tad mēs arī tur sākām pamazām, viss un aizgājām. Tad jūtu, ka sāk iet labāk, tad jau tur sākām jau dzīvot labāk, ar viena mašīna, otra mašīna jau. Tad tehnika jau sākām labāku pirkt, un lauksaimniecībai jau minerāli, vairāk jau varējām iegādāties. Viss tos paši minerāli mēstus jau, un tā viss aizgāja. Un tas pārtraucām Straupi to, kad saimnieks teica, puika, tev baigi labi sāk iet. Skatos, te jau sāc peldēt, jo viņš man saka, tur tā piena tik, graudus tik no katra hektāra, un apmēram vecie Latvijas laiki. Kliču klaušas jānodod. Es teicu, pagaidi, vecīt, nekas nesanāks tev to. Un tad uzzinājām, ka šito te tiek pārdot šitā māja. Tā ir sievas vecās mammas māja, un tad arī gāja uz banku, hipotēku kredītu paņēma un nopirkām. 3. septembrī 97. gadā nopirkām šo te visu. Bet tas prieks nebija ilgs. 3. septembrī paņēma kredītu un 27. trāpīja avārijā un salauz muguru. Un līdz to paši arī visi tie mani sapņi un visi plāni, ko domāju šeit ieviest un izveidot, arī izbeidzās. Ja man tagad dzīve būtu otrais jāsāk no jauna, es visam savādāk veidot. Un kā jūs veidot tad savu dzīvi? Nedarīt to vairs to, ko es esmu darījis. Tur, teiksim, tā kaut kādas, teiksim, natūrā mēslas līdz šejienai. Nekad govs astes un kas tur nebija cūku pakaļas. Un ārpēc šito roku darbu, tos smago, es saku, mēs uzsākām 90. gadā. Sākām paša zemkopību. Zemkopību nodarbības, to mēs īrējām zemi, tur Straupē dzīvojām. Tas bija ārprāts. No rīta augšā piena mašīna, un tur rēķināsim 8 govis un 25 cūkas.
Tas viss uz rokām. Tagad, protams, viss paliek modernizēti, bet nu jā. Bet ja to nebūtu darījis, arī noteikti, ka nebūtu tik tālu nonācis viss pie šitā. Un tad arī noteikti, ka nebūtu ratos iesēdies. Un to arī Dievs zina, kā būtu gadījies. Kāpēc notika tā avārija? Nu, notika avārija, mēs pārvācāmies rudenī no Straupes uz šejieni, rakām kartupeļus, bija talka un nu, kā jau viss notikās. Un tāpat tās kartupeļi vēl otrā dienā bija jābrauc un tāpat pasēdēja atzīmē. Un sievas brālis, un tas gribēja tikt uz pilsētu. Un es biju drausmīgi pieklis un noguris, un es teicu, nē, es nebraukšu, es negribu braukt. Un viņš saka, nu, tu braucam. Nu, ko, iekāpām mašīnā, un es pats nebraucu, viņš brauc pie stūras. Es teicu, labi, sēdēšu tev blakus. Un tā arī aizbraucām. Pamodos, tā kā bija tumšs viss. Kā es nejūtu. Tā es sapratu, ka pārlauzt muguru. To es reizē, nu tāds, nezinu, kāpēc tomēr skolā tāpat anatomiju mācījos. Un es sapratu, ka ir pārlausta mugura. Tad tur bļauj tas vilni, tad vilnis it kā tur kaut kur atsaucās. Viņš saka, tur kaut kur tālumā gaisma spīd. Un viņš aizgājas tā mājā, un tad atnāca tur kā palīga. Un tad viņš saka, es kājas neiet. Viņš saka, mēs tā, nu, neaiztiks. Gaidīja ātrā palīdzību, tad kā tā bezsamaņa iestājās. Un tad pateicos, es cēsu labajiem ārstiem. Es galvenais saku, nu, lai sauc Rīgu. Un tad laikā es vēl pēc samaņas bija viss. Un viņš saka, nē, tev tur nekas nav. Es saku, bet man ir mugura lausa, sauc ārsti no Rīgas kaut ko. Nē, un ko tad? Nu, protams, kaut kādas zāles iedeva noteikti, lai daudz nemurmina. Aizmig no rīta pamostos, vēl nekas nebija. Un tā arī bija tie. Atbrauc mājā, tad dabūja sevi izcepu natūrā. Jo atbrauc mājā, un vienkār tā māja vēl nebija. Pirms tam viņa vispār jumts tecēja, viss tā māja bija pabriesmīgi, teikšu tā. Paņēma caurumu mājā cauri jumtu, visu. Krāsas nekādas, viss iekšā augsts ziema, tas bija decembris, augsts bija. Malkas nekādas nebija sagādātas. Es vispār atcerētos to murgu, kas te notikās, tas bija šausmas. Teikšu tā baigi smagi gāja, naudas nebija, nekā nebija. Pagasts, tad tur nāca kaut cik nāca pretī, vismaz bērniem maksāja ceļa naudu, benzīnā un tādā veidā, bet, ja nebūtu tā atbalsta, tad nezinu, kā mēs izdzīvot. Brīžiem pilnīgi galu gribējās darīt. Iedomājies, es bērniem pilnīgi neko nevaru, bērniem viņiem pagāja tādu, un es viņiem pilnīgi neko nevaru iedot. Pilnīgi neko. Tagad tur raudot, tur vien mans bērnam tas nav, tu manam bērnam tas nav. Negribas runāt par tā. No sākuma it kā tie draugi brauc, ķipa žēlastība, ja kaut, tas ir, tur jāvo, tur mēs tev vajagā to un to. Un tad, kad es saku, Džeki, atbraucat palīgā, zini, mums nav laika, mēs netiekam vienreiz, otroreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, piektā, sestā, tad viss skaidrs čauveči. Varbūt skarbi teikts, bet man liekas, kad ir vieglāk un labāk, kad aiziet. Jo tas ir grūti. Es teiktu, tas ir drausmīgi grūti visu savākt un to visu pārdzīvot. Un ir ļoti daudz, kas izdara pašnāvības un paši aiziet. Jo mūsu valstī tas ir smagi. Bija arī tādas domas, bet labāk uzreiz tur bāds čau, viss nav. Šitās ir tās mokas un vilkties labi, tie tuvinieki tur bišķi. Es saku, varbūt tas skarbi teikt, bet varbūt tuvinieki tur pārdzīvot, tur gads, divi, un tas viss, bet tagad šitas viss jāvāk un viss jādzīv, un to, daudz ko tu nevari, un daudz to, ir brīžiem tāds. Dzīve ir kaut kas nogriezts, bet arī kaut kas ir bišķi varbūt iedots, ja? Bet, teiksim, tā lielākā daļa, man liekas, ka ir nogriezts. Ja es pats pa sevi necīnīšos, neviens jau nenāks un pa mani necīnīsies. Tāpat aizmirsīs. Ja es, piemēram, tur neiešu tādā pašā pagastā kaut ko nedauzīšu ar kājām pa durvīm vai kaut ko, neviens jau pa mani neinteresēs. Ne tie sociāli, neko viņiem tas ir, jo tu mazāk pie viņiem jo tas ir labāk. Ir jau stereotips mums izveidojis mūsu valstī. Jo viņš, tas pateiksim tā, viņš iet no rīta uz ofisu,
Turpat kaut kur netālu sēž kaut kāds, piemēram, nopuņķojies, tur viss netīrs, kaut kāds tur noaudzis, bādens, piedzēries, sēž, rociņas izstieps, lūdzu, ziedojiet man. Un tad pēc 10 minūtēm, piemēram, es aizbraucu vai kāds cits, piemēram, mēs tur taisamies braukt uz turien, mums vajadzētu tik un tik līdzekļus, vai varat palīdzēt. Viņam noteikti uz resenību stereotips iestājas, kā tikko viens sēdēja pie stūra. Šitas noteikti nāk tagad, tas saprišinājās, tagad nāk man tagad kaut kāds batons, nav batoni. Es saku, mums taču viss ir, mēs esam juridiski reģistrēti un viss ir zināms un viss viegli ir uzzināms. Kas mēs tādi esam, vai es tiešām melo vai nemelo. Nē, invalīdi, nāfīgi, mums viņa vajadzīga. Čortu. Tāpat mums nekādu labumu. Kādu reklāmu mums viņa var atrast? Labāk iedosim kaut kam tur, es nezinu, Rīgas, teiksim tā, tur, kur nāk peļņa viņiem, kaut kāds nāk, atpakaļ kaut kas nāk, jā. Aizgad, cik es neesmu bijis pēc CS alus. Ko tu mums pateikt? Ko es viņam atpakaļ atnesīšu? Protams, sporta laikā alu nevadzēt, redz, tur kaut kāds svētki vai kaut kādu, tur, jā, viss notiek. Es uzzināju, ka 2002. gadā Jelgavā Ozolniekos tāda Ruta Kļaviņa, bērnu invalīdu organizācijas vadītāja, organizē tādu cilvēkiem ar kustības traucējumu ratiņbasketbolu. Es galvenais viņai zvaru, viņa saka, jā, Aigar, piedod. Viss ir pilns, visi ir pieteikušies, viņi 15 cilvēks viņai. Viņa saka, ja gadiem man nebūs nevienu, tad mēs tā zvanīsim. Vienā dienā no rīta es vēl nebiju laikam pamodies, zvana. Aigar, tu esi interesēts braukt? Es saku, jā, Un tad laikā es no tā naura nopirku mašīnu Passātu ar rokas vadību. Un divreiz nebija jāsaka, es biju mantas sev sakrāmējis, čū, tik ātri biju. Pēc 2 stundām es biju Jelgavā Ozolniekos. Tā es arī uzsāku to ratiņu basketbolu. Es gāju pie Paralimpiskā komitenta prezidenta Valda Nagabota. Es saku, Valdi, ir tāda lieta, mēs taisamies braukt uz Eiropas čempionātu. Bet, sorry, ar šitiem ratiem nedrīkst spēlēt, tur vispār nepielieši vispār pie spēlēšanas. Tur jābūt, tur ir savs speciāli nolikums un savu izmēru, un tik tādiem drīkst spēlēt. Un neko, Valdis teica, darīs, ko varīs lietas labā, un tad nopirka mums 12, visai komandai nopirka tos ratus. Kas ir tas sarežģītākais ratiņbasketbolā? Sarežģītāk? Fiziski un varbūt arī morāli. Galvenais ir morāli. Galvenais ir gribas spēks. Ja tā nav, tad tiekš tā, tur nav ko meklēt viņa ratiņbasketbolā. Jo slodze ir liela, sevišķi uz muguru, rokas, teiksim, uz augšdaļu visu. Rokas ir tūznainas, čulgainas, kamēr iesāk, pēc tam, ja tagad, teikšu, kā man tagad, cik gadus spēlēja, tas tūznes viss ir sen jau pazuduši, viss ir aizgājis, bet, visgrūtākais ir uzsākt, iesaisties, pārsēsties, uzsākt to darbību, visu tās kustības. Pie tā visi jāpierod ir. Un galvenais ir gribas spēks. Ka mēs rīkojam kaut kādas turnīrus, piemēram, tāpat Cēsīs vai Rīgā, nenāk sabiedrība skatīties. Salīdzinājumā, kur es biju Vācijā, piemēram, Itālijā. Sorry. Ko darīt, lai nāktu? Es nezinu, kas viņam. Viņi uzskata to. Mēs esam spēlējuši paraugspēles. Arēnā Rīga, Ventspilī. Un tieši, labi, mums nedod daudz to laiku, dod 7 minūtes, starplaiks, kad 10 minūtēm, kas ir 7 minūtes. Redz paliek, pārējie visi pieceļās, vai un iziet ārā pīpē, iedzer to savu alu, vai kaut ko, kurš katrs tur dzer. Viss viņiem ne. Viņi uzskata, tas ir invalīds. Jā. Tur nekas nav. Lai viņi atnāk vienreiz paskatās, piemēram, kā spēlē, kāds ātrums, kāds viss tur tas... Tiem, kam interesē, tas jā, bet... Es sapņoju to, ka es gribētu savu, tā teiksim, es vairāk par ratiņbasketbolu sapņoju. Es gribētu, draugu, tos visus pušus. Es varētu tas tā, lai iet tā kā pat ķēdīt, tā smuki varētu viņus treniņu nometnēm, uz spēlēm kaut kur uz Eiropā iesaistīties kaut kādos turnīros, lai es varētu visu laiku tā kustēt, lai iet tādā smukā ritmā iet, lai puišiem ietu dzīve, lai arī nebūtu jādomā, piemēram, tā, ko tagad viņš tur bākā lies, ko šito lies, ko to lies.